skrējiens paziņoja vīram, ja, jo man darbieta ir pavisam netālu no mājām. Tajā brīdī vīrs bija mājās, zināja, un tad es skriešiem skrēju. Bet viņš pirmajā momentā neticēja, ja, jo tas satraukums bija liels. Viņš teica, ka es biju bāla, un ka man rokas man trīcēja. Ja. Tad saķēros viņam apkārt, teica, mēs būsim ļoti laimīgi šajā gadā. Un tad, kad es iegādājos tās grāmatas, būtībā tās grāmatas tika iegādātas, tas bija nepieciešams grāmatas. Un tad, kad es pirku, viņš teica, es saku, zini, es vēlos uzdāvināt to jaunā gadā mašīnu. Tas tāds joks, saprotiet, joks bija. Un tad, kad vakar tas notika, ja, tad viņš man teica, ir piepildījusies tava vēlēšanās man uzdāvināt mašīnu.